Sveiki, Anna. Čaudā. Kādu laiku atpakaļ, nezinu, vai tu seko līdzi podkāsta sociālajiem tīkliem, bet tieši iepriekšējā epizode man arī bija ar mentori, coachu, un šodien no viena mentora uz nākamo mentori. Interesanti salicies kopā, bet Anna, kas tu esi? Pastāsti nedaudz par sevi. Izrāda tas mentorings, jau ir tāds man sākās jau dzīves tāds posms, kad es viņu dalu, kad mentorings ir noslēdzies. Tā kā jau ir klīniskā psiholoģija, tas mans drives, ko es tagad darbojos. Bet jā, es esmu Anna, esmu cilvēks, mamma, sieva, māsa, meita. Un tas tāds pirmais, kas man ienāk, un tad, un es esmu klīniskais psihologs šobrīd. Pabeigusi tikko klīnisko psiholoģiju. Tā kā es teiktu, ka esmu psihologs, jau. Tātad klīniskais psihologs un mentors roku rokā. Vai mentors ir palicies kaut kā nost un šobrīd ir pārgājis vairāk uz to klīnisko psiholoģijas pusi? Tu pareizi pateici. Jā. Ka vairāk ir pārgājis uz psiholoģiju. Nemāku vēl apvienot viņus un nezinu, vai vajag. Tā kā tas būs laika jautājums, vai to var vispār savienot, vai tas ir kaut kas savienojums. Jo psiholoģija ir tik savādāka no tā mentoringa, kad es nezinu, vai viņas varēs savienot kādreiz dzīvē. Ir šobrīd psihologs. Būtībā parasti vienmēr epizodu sāk ar tādu iepazīstināšanu, bet man jau uzreiz nāk prātā jautājumu, un es sāku domāt, kāpēc psiholoģija ir tik nesavienojama ar mentoringu, un kā tev šķiet vispār? Vai tās lietas var apvienot vai nevar apvienot? Es saku, man liekas, ka laiks rādīs. Mentorings ir vairāk uz to, kas notiek šeit un tagad, un valstīts vairāk uz tiem, tā otra cilvēka mērķiem. Psiholoģijā ir pilnīgs pretstats. Psiholoģija ir skats vairāk pagātnē, kāpēc ir tas, kur tu esi šajā brīdī, kas ir tie izaicinājumi, no kurienes viņi nākuši un cēlušies. Un tas ir ļoti arī lēns temps, un psihologs neiesaka neko. Ja mentoram ir tā, ka tiešām ņemam ārā flipchart un zīmējam, un kas varētu būt, un es tev ieteiku no sava tā skatu punktu vai pieredzes, kas varētu notikt, un kas varētu realizēties, un kur ir tavi talanti, tad psihologs var meklēt resursus, bet psihologs nekad nepateiks, klausies, man liekas, ka tev vajadzētu šo pamēģināt. Vai tev vajadzētu dzīvē šādas izmaiņas, vai psihologs nekad to nedrīkst darīt. Un psihologam ir tāds ierobežojums, ka, piemēram, psihologs redz to lielo bildi, kas varētu būt, bet cilvēks nav gatavs tam. Saprotu. Pirms mēs sākam runāt par psiholoģiju un par mentoringu, tu jau minēji, ka tu esi mamma, sieva, meita, arī psiholoģija un mentore. Tam kā tev iet? Kā tev iet? Lai mēs tā viegli varam sākt, lai mēs tā varam kārtīgi salauzt šo ledu, un kā tev vienkārši iet? Es saprotu, ka tava ikdiena noteikti ir pilna, kad tikko ir atvērusies arī privāta praksa, ir noteikti vēl lietas ar mentoringu, ir vēl dažādi savādāk pienākumi, un manā uzturē tas ir tāds milzīgs skrējiens. Skatoties uz tevi, man vienādītas zīme ir skrējiens. Tādēļ es tev arī gribu pajautāt šo jautājumu. Kā tev iet? Laikam tā arī, es domāju, cilvēkiem izskatās, ka ir tas skrējiens, un es tā kā arī piekrītu. Bet jūlijas un augusts man ir bijuši vairāk atpūtas mēneši pa mājām, ar ģimeni, nosacīta atpūta, bet tāda sazemēšanās ar sevi un ģimeni līdz ar to skolas beigšanu. Un, kad tā privā praksa tādā ieskrējiem pozīcijā, es neaizlecu nekur pa vidu. Līdz ar to tiešām ir tāda atpūta, baudu vasaru, cik viņi mums ir, un pilnīgi tādām, mēģinu ar sevi tā kā aprunāties, par kuras esmu un kas ar mani notiek. Jo man ir ļoti viegli atkal ieiet skrējienā. Tas ir tā ļoti labi to arī uzķērs, kad man ir ļoti viegli ne pat ielikt kometu, bet uzreiz tā kā nākamo teikumu jau savā dzīvē. Tad es mācos šobrīd apstāties. Bet ar to septembri būs atkal diezgan labs skrējiens, un es domāju, ka es gatavojos tam, ka līdz tam jaunajam gadam ir ļoti, ļoti, ļoti daudz ko darīt. Tad noteikti tavā ikdienā iet roku rokā ar tādu menedžēšanu, ar laika plānošanu, un es domāju, kā vispār to visu var izdarīt. Jo nav tā, ka noteikti, ka tev ir tāds brīvs brīdis, kad tu atpūties, bet konstanti, cik es vismaz pazīstu tevi, tad visu laiku tu esi tādā skrējienā, ka tu izdomā jaunas idejas, ja kaut kas beidzās, tad tajā vietā jau pirms tam ir bijis nākamais. Tas ir menedžments, un man liekas, ka tā ir mana stiprā puse. Menedžments ir mana stiprā puse, man viss ir saplānots, un principā es pie tā arī turos, un ja tas nav kaut kur ierakstīts, tad gan varbūt visādi, jo galvā es paturēt vienkārši informāciju nevaru.
Un gadās arī citreiz kaut ko aizmirst, un tas arī ir ok. Galvenais, ka klients neaizmirst. Nu tā, es cenšos tādas svarīgākās lietas tiešām piefiksēt. Bet tā kā tu saki, liels menedžments. Ja es būtu tik haotiska, es nevarētu padarīt tik daudz lietas, ko es daru. Tā ir tava atslēga? Jā. Haotisms? Nu, nē, ka tieši Kā interesanti. man atslēga, zinu, ka esmu haotisks, tāpēc es sevi struktūrēju. Tā ir man atslēga. Dinamiski, tā drīzāk. Dinamiski ir man ikdiena. Tas ir Dinamiski. pienozīmīgi arī, ka nav tāda stagnācija nevienā mirklī. Jā. Kad es nekad, ja es, piemēram, esmu tur ofisā 1-2 dienas, tad tas ir maksimums. Nākamā diena vienmēr ir ļoti aktīva. Un tad nākamā man pilnīgi savādāk atkal var būt. Bet tas nenozīmē, man varbūt tā izskatās, ka ļoti dinamiska un tā, bet es esmu no tiem cilvēkiem, kas, piemēram, var random otrdienu vai pilnīgi, tā kā trešdienu vai ceturtdienu paņemt pilnībā brīvu un būt ar ģimeni. Ok, interesanti. Kamēr citi tā kā dodās uz darbu, jo tas ir tas mazā uzņēmēja tāds pienesums, vai ne, ka tu pats plāno savu laiku. Ja man priekšniece ļauj atpūsties un ir tik dāsna, tad es varu atpūsties. Jā. Nav priekšnieces. Nu, superīgi. Atgriežoties pie paša sākuma, pie psiholoģijas. Tu minēji, ka tu esi klīniskā psiholoģija. Nesen esi ieguvusi arī maģistra grādu. Kāpēc psiholoģija? Pirms mūsu sarunas es skatījos un nedaudz informāciju par psiholoģiju, un es biju dzirdējis tādu uzskatu, ka psiholoģija ir viena no vispopulārākajām studijām Latvijā. Kad es biju dzirdējis, un tas bija mīts, un es pārbaudu, un galā tā nav. Jo psiholoģija māca tikai 3 vietās, kas ir LU, RSU un arī Daugavpilī. Bet kāpēc psiholoģija? Jo es zinu, ka viņi ir pieprasīti. Pirms dažiem gadiem bija tas ļoti liels bums jauniešiem un arī jaunajiem pieaugušiem, ka es būšu psihologs. Gandrīz kādi 70%, ar kuriem es runāju, visi vēlējās būt tieši psiholoģi. Kāpēc tu esi psiholoģi šodien? Zini kā, es arī kaut kur lasīju par to, kad jau pirmās iezīmes, ka psiholoģija varētu būt kaut kas tāds, ir, kad bērnībā gribās kaut kur rakties un kaut ko meklēt. Un kas vēl bija kopīgais daudziem psihologiem, kurus esmu satikusi, kad ir vēlme pirmā profesija būt arheologam. Un tas ir reāli mans gadījums. Es bērnībā domāju, ka es būšu arheologs, jo man likās, ka šis nav tikai tur, kur mēs esam. Tātad tur ir vēsture, ir kaut kas bijis pirms tam, ka mēs varētu meklēt tur mūmijas, ka es tiešām biju izdāvus, ka es būšu kaut kādā Ēģiptē un meklējuši zem piramīdām līdīšu iekšā un meklējuši vecās mūmijas. Tad, kad man pastāstīja tuvs radinieks, ka man būs jāsēž ar birstīti stundām ilgi un jākasa tie kauli, un tā kā varbūt beigās tas nebūs kalni, ir akmens, es domāju, ārpēc man pietrūks pacietība, kā es to nevarēšu. Un tad es tā kā vēlāk vispār augot, un es biju tas jaunietis, kas ārkārtīgi so meklēja. Es vispār nezināju, ko es vēlos darīt. Vidusskolā es atceros, ka mums 12. klase pienāca un bija jāpaceļ rokas tiem, kuri zina, ko darīs dzīvē. To reāli nezināju. Un es sapratu to, ka paceļ cilvēki, ar kuriem es ikdienā komunicēju, un viņi zina. Un viņi nosaucies tur iešu par ārstu, tur arhitekts, un es vienkārši domāju, ārpēc man ir eroši, jo es vispār neko nezinu. Un tāpēc es pēc 12. klases aizbraucu prom uz ārzemēm. Un tās 5 gadus, ko es biju prom. Bija plānots, vai ne? Nē, vispār nekas nebija plānots. Vispār nekas nav. Kā esmu plānota. Jā, tas haoss nāk iekšā, bet es aizbraucu prom, un es reāli rāku sev un domāju, kas man patīk. Man patīk cilvēki, un man tomēr tā arheoloģija kaut kādā jau citādākā izpausmē patīk, kad es domāju, vienmēr katrā mašīnā sēž cilvēki, un katrs šis cilvēks domā kaut ko citu, un viņam ir citas rūpes, un viņiem ir cita dinamika, un viņiem citas tradīcijas, un domāju, kas tas ir, kas man piesaista. Un tad beigās ar tiem 25 gadiem es biju pietiekami drosmīga, tad mēs arī atgriezāmies ar vīru apakaļ, kad es aizgāju tajās studijās psiholoģijā. Es atceros, ka es lasīju par psiholoģiju jau pirms es braucu prom, un tā bija vienīgā lieta, par kur man ielikās sirds. Kad ir parasti tas studija apraksts, un es lasīju, man likās, Tas sapratu, tās bija vienkārši sajūtas. Jā, tikai ķermeņa emocijas, kaut kā tā emocija, kas man nāca tāds prieks un sajūsma, ka šis ir kaut kas tāds, kas man uzrunā. Jo šis ir milzīgs topiks arī. Jā, un tajā laikā tas bet nebija populāri, jo reķinies, man bija 19 gadi, kad es pabeidzu vidusskolu, tas nebija populāri. Tā nebija populāra profesija, tā bija ļoti jauna zinātne, un es nāku no tiem, kad arī man ģimenē nesaprata, man liekas, ilgi, ko es mācos,
Tas nebija kaut kas tāds, jā, ka tik populāra profesija. Bet, nu jā, un tad es aizbraucu prom un atbraucot apakaļ, es pietiekam ar savu to pašvērtējumu, ka es sapratu, es varu stāties pretī arī tiem, kur netic tam, bet es tam ticu. Būtībā tas jau arī ir tāds milzīgs topiks, par ko tu minēji iepriekš, ka es domāju, ka tu neesi vienīgā un noteikti, ka nebūsi vienīgā. Ja mēs skatāmies tādā zāles kontekstē, kad šeit es, piemēram, esmu skolotājs un tu esi klases skolniece un es jautāju jautājumu, vai tu zini, par ko tu vēlies mācīties un kļūt tālāk. Es domāju, ka procentuāli tie varētu būt, varbūt pat visi 30%, jo apkārt iespējas ir ļoti daudz. Un man liekas, ka ļoti liela problēma ir saprast, kas patīk, kas sanāk un kur tieši tas cilvēks vēlās doties. Tādēļ arī iepriekšējā epizodē sarunā es runāju, un tieši Inga arī minēja par to, kā saprast to. Vai tev ir kaut kāds skatījums uz to, kā saprast, kur doties, kas patīk, jo tu minēji šo sajūtu. Tu minēji, ka tev bija tā sajūta, bet es pieļauju, ka ir tādi jaunieši, kuriem nav šī sajūta. Noteikti ir. Es domāju, ka tur var pieiet divējādi. Viens varētu būt ļoti tāds praktisks veids, kad arī pierakstīt to, kas patīk un nepatīk, to, kas padodas un nepadodas. Jo, piemēram, varbūt tā izpratne, kad vēlos strādāt ar cilvēkiem, bet īstenībā tu ieraugi cilvēks un pat nevar pasmaidīt, un tad, kad tev vispār gribās distancēties, un tas nav priekš tevis. Bet tā kā tā idealizācija, ka varētu būt, jā, tas priekš manis tā ir skaista profesija. Un jā, tad tur var pieiet tiešām praktiski, un kā arī es tiešām rekomendēju no agra vecuma izmēģināt visādus darbus, jo es strādāju no 13 gadu vecuma katru vasaru. Es atradu veidus, kā strādāt pilnībā visu laiku, un īstenībā tas ir tā kaut kādā mērā tā atslēga, jo es sapratu, tiešām, kas man nepatīk. Un tas jau ir jau tāds solis uz priekšu. Kas tev nepatīk? Kas man nepatīk, piemēram, man ļoti nepatīk un nepadodās sīkumainība, kaut kādi grāmatvedība. Man patīk izrakstīt rēķinus, bet man nepatīk, piemēram, viņas pēc tam dokumentēt iekšā atskaitēs. Es pat eju pie savas grāmatvedes un sēžu viņai blakus. Viņa pat īsti neko nedara, tikai emocionāli atbalsta man tajā brīdī, un pēc tam viņa, protams, zara, viņa pielabo visu to, ko esmu tur sadarījusi. Bet man vajadzīgs, ka viņi man ir blakus un tā, ka tur rokas puls. Jo es nevaru piesaisties pie šiem darbiem. Tā nav man stiprā puse. Toties, kas man atkal patīk, atkal sīkumainība cilvēkos. Kaut kādās darbībās, domās, emocijās. Tā kā jo vairāk es izmēģināju lietas, jo es sapratu, jā, kas man absolūti nepatīk. Man, piemēram, ir grūti katru dienu būt cilvēkos. Varbūt liekas, ka es esmu ārkārtīgi tāda, kas gribos ar cilvēkiem, bet es iemācījos par tiem gadiem, ka tā neesmu es. Īstenībā esmu ļoti, man liekas, adaptējies introverts, tāpēc, ka dzīvē ir vieglāk būt ekstraverts. Ambiverts tu esi? Jā, tieši tā. Jo īstenībā man patīk būt tikai ar sevi. Aiziet vispār prom no visiem. Es varu būt, piemēram, 3 dienas cilvēkos, bet pēc tam man tās 2 dienas vajag nozust. Arī to saprast caur tām darba pieredzēm. Kā es sapratu, es vienkārši visu laiku apkalpoju cilvēkus katru dienu, 5 dienas nedēļā. Un es sapratu, 5. dienā es vairs negribēju pie tiem cilvēkiem smaidīt. Bet pirmās 3 dienas man bija ok. Tā, jā. Otrs ir tā, kā es arī minēju par to sajūtu. Kad ir tā sajūta iekšā, paskatīties, palasīt tās opcijas, ko piedāvā. Palasīt, par ko ir tā deksme, palasīt kā aprakstus, aiziet uz pieredzes stāstu, kur kāds ir šajā profesijā, apskatīties profesijas arī to aizmuguri. Kāda izstāstā ikdiena. Jā. Ēndienas. Jā, bet ārpus ēndienām, jo īstenībā ēndienas ļoti bieži, ko esmu redzējusi, ir tādas, vairāk kā tādas reklāmas, es ietu tiešām uzrunāt to cilvēku. Tad jautājums, kur saņem to drosmi, jo jaunietim jau ir ļoti grūti tā pēkšņi labi interesē nākotne, jā, gribās nostabilizēties, bet tagad iziet ārā no savas vides, uzvanīt domas deputātam un teikt, ka es vēlos ar tevi iepazīties un saprast, ļoti, ļoti liela drosme vajag. Es domāju, ļoti daudziem pieaugušiem tādas drosmes pat nav. Es domāju, vai tu darbojies kā mentors arī vēl projām aktīvi? Cik bieži tu saskaries ar to, ka jaunietis pie tevis atnāk tieši ar šādiem karjeras jautājumiem, ka viņš jautā tev palīdzību, kā saprast savu ceļu? Jo pirms tam es minēju kaut kādus procentus, kas bija izteikti no manas personīgās pieredzes, bet es domāju, ka tev tieši ir pieredze, tieši kontekstā strādājot ar jauniešiem, un tu esi saskārusies daudz vairāk. Kāds ir tavs skatījums uz to, cik
daudz jaunieši tieši nāk ar šādu jautājumu. Anna palīdz man šobrīd saprast, kur es varu dabūt šo sajūtu, par kuru tu minēji. Zini, kā katram mentoram ir tas savs specifika, ar ko strādā. Es jau no pirmsākumiem, kopš es biju mentors, tādā īsumā pēdējie 6 gadi, ko es biju mentors, es strādāju jau ar vairāk ar mentālas veselības izaicinājumiem jauniešiem. Tas ir pilnīgi cits laukums. Pilnīgi cits laukums. Es ķēru pilnīgi citu laukumu. Es strādāju ar tādiem smagiem jauniešiem, strādāju ar ģimenēm, es strādāju tā kā jau pilnīgi jau tā kā praktizēju to, ko es mācījos studijās. Pie manīm līdz ar to ir bijis diezgan daudz jauniešu vienalga ar to, bet īstenībā tur parasti bijis primāri kaut kāds izaicinājums cits, ar kur mēs esam strādājuši. Bet tiem jauniešiem, kur tiešām arī ir tādi motivēti un kur vienkārši nezina, ko vēlas, un tur nav nekādas mentālas veselības izaicinājumi, mēs esam gājuši uz pieredzes stāstiem. Esam vienkārši, īstenībā Covid laikā es ļoti, iznācis Covid laikā arī biju mentors. Caur Zoom runāju mentos pieredzes stāsts. Es biju tā, kas uzrunāja tos cilvēkus no profesijām, kas interesē tam jaunietim. Un tad bija reizes, kad jā, šis ir tiešām tas, ko es vēlos darīt, vai reizes ārprāts vispār nebija iedomājusies. Un kas tur aizmugurē. Tā kā mentors ir tas, kurš var ārkārtīgi palīdzēt, kurš uzrunā, kurš pārkāp to robežu un iestājas par tām jauniešu interesēm. Bet visiem jānav mentori. Vai vajag visiem mentors? Kur šāds mentors atrast? Nav vajadzīgi visiem mentori. Es domāju, ka arī redzot to, kad ir jaunieši, kur atbirst arī no mentoriem, tas nozīmē, ka nav vajadzīgs visiem mentors, tāpat kā nav vajadzīgs visiem psihologs un tā tālāk. Jaunietim pašam arī ir jābūt gatavam vispār kaut ko darīt un strādāt un mainīt. Tad var būt mentors, jo, kā jau es arī teicu, mentors ir vērsts uz tomēr kaut kādiem mērķiem. Jo jaunietim nebūs nekādi mērķi, viņiem tas mentorings vispār nestrādās. Bet kur mentors atrast? Mentors īstenībā var būt, tas nāk no biznesa vides, un mentors varētu būt, bet tur arī tā uzrunāšanas daļa, vai ne? Kad varētu būt tas pats accountability partner vai mentors, varētu būt jebkurš cilvēks, kurš tev kaut kādā mērā iedvesmo. Kuram ir lielāka pieredze? Jā, kuram ir lielāka pieredze, un tur neiet runa par gadu vecuma ziņā, bet tiešām par to, ka tas cilvēks atrodas tur, kur tu vēlies pats būt. Un ka tev kaut kas uzrunā no viņa ikdienas, no viņa būtības, no viņa personības, vai kā. Un ka tas ir tas, kur tu vēlies būt. Bet tā ir uzrunāšanas daļa. Ja tu esi pietiekami drosmīgs, atkal ir jāmeklē. Jā, atkal pašam. Vai visi atslēgi ir drosmē? Vai visa nav? Daļa noteikti, vai ne? Drosmē, un es domāju, ka tajā iekšējā resursā, ja, piemēram, tev pašam nav drosme, tad tev ir resursi, pie kā vērsties, lai tu varētu to. Labi, ja mēs šo nedaudz pārfrāzējam, respektīvi mēs runājam šobrīd par mentoriem, mēs pieņemam, ka šo klausās jaunieši. Un tagad klausās jaunietis, un tu ļoti forši apraksturo, kāds ir mentors, kā mentors var palīdzēt. Un es pieļauju, ka jaunietim izveidojās jautājums, kur es varu dabūt mentoru? Ko tu ieteiktu, kur meklēt? Tu pirms tam minēji, ka tas var būt cilvēks ar lielāku pieredzi, ka tev nav jābūt obligātai kvalifikācijai kā mentors. Bet, ja mēs skatāmies Latvijā, kur šādus mentoru pakalpojumus, ja tā var teikt, kur tādus meklēt? Vispār tagad tas ir diezgan pieejams. Tātad, ja tu esi deklarēts Liepājā, tu vari saņemt mentoru pakalpojumu dodoties sociālo dienestu. Ir, smējos, to uztaisīšu reklāmu, 220. kabinets pie Baibas Juhno. Ļoti labi var iet un uzrakstīt tādu darba laikā, un atceramies, ka viņam ir arī pusdienu pārtraukums. Aiziet uzrakstīt iesniegumu. Ja tu esi pilngadīga persona, tu vari darīt to pats. Ja tu neesi pilngadīgs, tev jābūt ar aizbildnim vai vecākam līdzi. Un uzrakstīt iesniegumu, ka vēlos mentoru pakalpojumu. Un tur parādīsies vairākas organizācijas, kurās ir pieteikties. Viena no tām ir arī tā, man pārstāvēta organizācija, kas ir U+. Tad tu aizēji uzraksti iesniegumu, ar tevi pēc tam sazinās koordinātori no U+, un viņa satiekās pirmo reizi ar tevi un saprot, kas ir tie izaicinājumi, kāpēc tu vēlies mentoru un kur mentors var palīdzēt. Pēc tam viņa piemeklē to tādu pareizāko mentoru, vai varbūt tu jau zini, kuru tu vēlies, vai kā, bet Ļoti interesanti. Tur ir tāds sadalījums arī. Jā, protams, tas tiek koordinēts, tas nav tā par brīvo, tā brīvā stilā. Ja jaunietis nemācās un nestrādā un nav pašnodarbināta persona, tad viņš var doties uz projektu Proti un Dari. Tātad ir projekts Proti un Dari. Un var pieteikties Proti un Dari, un tur arī uzrakstam iesniegumu, pārbauda, vai tu vari būt šajā projektā. Un tad var piešķirt mentoru. Bet šis ir tikai Liepājā? Nē, Proti un Dari ir visā Latvijā. Ir arī visā Latvijā. Super. Jā. Tad, ja ir jaunietis ar smagākām mentālas veselības izaicinājumiem līdz 18 gadiem,
tad var doties uz Pusauģu resursu centru, arī filiāls pa visu Latviju. Un tur ir 2 veidi programmas, un vienā no tām strādā ar psihologu, un vienā no tām strādā ar mentoru. Tas ir arī vieta, kur es strādāju ilgus gadus pirms tam Pusauģu resursu centrā. Jā. Tagad tāds vēl ir mentors, un tagad īstenībā arī piedalāmies ļoti lielā projektā, kur būs mentorings arī skolās. Būs ieviest programma, ja? Kā obligāta programma skolās Latvijas, vai tā skola, kas nopērk tikai to pakalpojumu? Principā tā būs obligāts pakalpojums skolās, tā kā tas ir tā izstrādes procesā, un tagad tikai sāksim apmācīt pirmos speciālistus, bet tas būs kaut kas tāds, kas, es domāju, mainīs skolas vidu un ikdienu. Kāpēc tas mentors, Anna? Es domāju, ka šis nav jautājums, ar kur tu pirmo reizi saskaries. Varbūt kāds arī mentorējumais tev šo ir uzdevusi. Kas ir mentorējumi maz uzdod jautājumus? Maz uzdod jautājumus? Jā. Ir tādas kategorijas pieaugušāki jaunieši, jā, bet jaunāki nē. Kāpēc es esmu mentors? Es domāju, ka man būtu pašai ārkārtīgi noderējis mentors pusauģu vecumā. Jo es biju tas jaunietis, kurām, redzies, ieslēdz ārā, kas man nepatīk vai patīk, dēļ tā, kad, lai izvēlētos profesiju, jo man padevās ļoti daudz lietas. Man bija tas, es vienmēr domāju, kaut kas būtu tā kā piedzimuši un zināt, ka es gribu būt frizieris. Tad, kad es gribu būt frizieris, es uz to eju, man tas padodas, super, es esmu frizieris, man ir profesija. Es biju tāda, kur tā kā kaut ko iesāka, padevās riktīgi labi, bet kaut kas man nepatīk. Paņēmu kaut ko citu, iesāku, atkal kaut kas tā kā, bet viss padevās. Man viss padevās pa višķītim. Un es būtu gribējusi tiešām tādu mentoru, kas pirmkārt man arī apstādinātu manā skrējienā, iedotu tādu tā kā rīkus, kā strādāt ar pašvērtējumu. Manā gadījumā vajadzēja noteikti arī psihologu, lai es veicinātu, man būtu tas pašvērtējums, lai es ietu un darītu, jo es vispār biju ļoti nepārliecināta par sevi. Es biju ļoti tāda, kas neatrīstējās jaunas lietas, un es diezgan nogāju no ceļa kā jaunietis. Ļoti nogāju no ceļa ar nepareizo kompāniju, ar nepareizo, tātad vidi, kurā es biju apkārt, un tā kā, kas man bija apkārt. Tā kā es būtu ļoti gribējusi mentoru, kurš man pateikt, Anna, kā tas, ko tu dari, nav ok. Tas, ko tu stāstīji, ka, respektīvi, tu esi vēlējies uz mentoru kādā posmā, un man tāda īsti nesaprotama robeža, ko es īsti neizprotu, ir, kad ir jāizvēlās mentors, un kur ir tā robeža, kad mentors vairs nevar palīdzēt, un kad ir jāizvēlās psihologs. Kad ir, kā saprast to, ka, ir jau par vēlu, ja tā var teikt, kad, tagad man ir jāvēršās pie kāda kvalificētāka, un respektīvi, jāņem arī tieši psihologu palīdzību tieši šajā visā. Vai pats to var sev nodefinēt? Īstenībā var, bet varbūt arī nevienmēr. Varbūt tāda situācija, ka tiešām jaunietis aiziet pie mentoru, un mentors saka, klausies, mums ir, tā kā bišķiņ vajadzīga vairāk palīdzību, savādāks tas atbalsts, un ka mentors arī iepazīstina ar to psihologu profesiju un tā kā izstāst, ko psihologs dara, un lai nav tāda liela stigma, ka man tagad jāiet pie psihologa, un man ir kaut kas nav kārtībā. Tā kā ļoti bieži tas var būt mentors, tas var būt kāds no ģimenes locekļiem, no tuvākiem draugiem, kuri ir dzirdējuši par kaut ko tam līdzīgu un vienkārši novēro, ka jaunietis ir aptuveni, tā kā izmainījies ikdienā. Nezinu, to var redzēt ļoti pēc tā, ka jaunietis ir aktīvs, tur iesaistās un tā, un tad pēkšņi viņam tā kā ir vēlme distancēties, un vispār tas nenotiek pēkšņi, tas notiek kaut kādā laika posmā, bet ka jaunietis absolūti mainās, ka paliek varbūt labāk mājās, negrib iziet ārā no mājām, bieži kaut kādi notikumi un tā tālāk. Un tas nav slikti, kad sāk strādāt ar mentoru un saprast, ka īstenībā vajadzīgs dziļāks atbalsts. Bet pārsvarā tas būs, kad ir grūti dzīvot ikdienā. Jo mentors palīdzēs, es saku, ar tiem mērķiem, ar tādiem maziem sasniegumiem, mazām lietiņām, bet psihologs ies iekšā tiešām tad, kad ir tāds mentāls veselības aicinājums. Man rodās jautājums, ar ko visbiežāk nāk jaunieši? Un ir kaut kāda konkrēta vecuma grupa, ar kādiem jauniešiem tu strādā, vai nav tāda konkrēta? Tieši interesē, ar kādām problēmām, ar kādiem izaicinājumiem visbiežāk nāk Latvijas jaunieši? Latvijas, es jau nevaru taisīt. Labi, par Liepājas jaunieši. Kas nāk, es varu teikt tikai par sevi, par savu subjektīvu, kas nākuši ir pie manīm. Pie manīm visvairāk nāk jaunieši ar trauksmēm, ar paniku, kas jau pārauga panikas laikmēs. Kad ir bijuši atbrīvojumi no, piemēram, eksāmeniem, un kad nevar vienkārši, piemēram, pat jau klases priekšā prezentēt, neko, ka reāli sākās panika.
Man pie manī nāk jaunieši ar depresiju, arī pie kā mentori bija depresiju simptomātika, nu tagad es strādāju ne tikai ar simptomātiku, kā psihologs, strādāju arī ar depresiju. Tātad pie manī nāk jaunieši ar ārkārtīgi zemu pašvērtējumu. Nāk ar emociju vadības nespēju, nu tā kā nespēju vadīt savas emocijas, vispār apzināt viņas. Jā, pie maniem ļoti viena brīdi, un kā tā klienta tur mainās, vien brīdi man nāca overachievers. Tie, kuri izdega, tāpēc, ka gribēja visu. Jā. Un nemācēja apstāties un tā kā bišķiņ reflektēt, kas ar mani notiek šajā brīdī. Tad pie manī nāca jaunieši ar dzimumu disforiju. Tad pie manī nāca jaunieši, kuriem, piemēram, nezinu, ļoti smagas ģimenes situācijas. Nu, tā kā tā klientūra mainās. Es atteiktu tā, ka nāk vienbrīd tāda, vienbrīd tāda. Nu, tā kā, jā, diezko tas liecina par mani. Ļoti interesanti, cik plašs spektrs ir tiem izaicinājumiem, jo es pieļauju, ka jaunietis, kad viņš nesaskarās un nesaņem nekādu palīdzību, domā, ka viņš ir viens pats tieši tajā problēmā. Un tas, ko tu šobrīd stāst, kad nāk jaunieši ar šādiem izaicinājumiem, man liekas, ka pilnībā lauž to uzskatu, ka tikai viņam ir problēmas, tikai viņai ir problēmas, ka viņš ir individuāls cilvēks, kuram ir tikai problēmas un pārējiem visiem viss ir kārtībā, jo tas ārējais tēls jau ir ļoti skaists vienmēr un neko iekšēji nevar pateikt. Bet ko tu teiktu šobrīd, ja tu runātu uz jaunieti, kurš klausās un kurš nemeklē palīdzību, jo viņš ir viens pats, jo viņš jūtās viens pats. Ka visiem pārējiem viss ir kārtībā, bet mani jau nesapratīs. Vismaz to, ko tu arī saki, kad nu nav jau tā, tu neesi īstenībā viens. Kad, un vismaz arī to, kad nav, jā, nu, tā sajūta, ko tu jūti šobrīd, un ja tu jūti, ka tu nejūties laimīgs, ka tā nav prieks par mazajām lietiņām, ka tu nenoķer to dzīves, to garšu, to dzīves sajūtu, tā tev nav jājūtās mūžīgi. Tas viss ir pārējoši. Jebkurš notikums, jebkurš process, iekšējs vai ārējs, tas viss ir pārējoši. Tas pāries. Vienkārši jautājums, vai tu tajā brīdī ieguldīsi to resursu, aiziet pie kāda speciālista, kurš var tev īstenībā pat neko nemācīt, bet uzklausīt. Un tas varētu tev, tas periods var pāriet nedaudz ātrāk, vai varbūt potenciāli vieglāk, vai atkal otrs puses dziļāk, un tu izpratīs vairāk, vai arī tu mēģinās pats. Un varbūt situācijas, ka pats tā kā mēģina un tiek arī tam cauri. Vai varbūt situācijas, ka tas arī iet vēl dziļāk, un tas periods ieilgst, un tu tiešām ir sajūta, ka tas nekad nebeigsies. Kādā ziņā dziļāk? Nu, kad, piemēram, mēs sākam ar kaut kādu, labi, ņemsim to pašu trauksmu, tagad ir bišķiņ kaut kādas trauksmes epizodes, bet gan jau pāries, tagad tās ir kaut kādās konkrētās situācijās, kur viņas ir adekvātas. Nu, piemēram, tad tiešām ir jāprezentē kaut kas klases priekš, un tu jūti tādu satraukumu, jā, vai kaut kādas, nu, tādas, kur viņi ir adekvāta trauksme. Un tad nākamais posms ir, ka tā trauksme rodās, nezinu, tev jāiet mazā veikalā, un tu liekas, kā pārdevējs uz tev skatās. Un tu nevari iet. Tādas arī situācijas. Jā. Vai tad, piemēram, tev tā trauksme jau ir tik tālu, ka tev varbūt ir bail braukt ar sabiedrisko transportu, jo tur ir cilvēki. Tā būtu tieši sociālā trauksme, ko es raksturoju. Jā. Ka viņi sāk pārņemt tavu ikdienu. Tu sāc ierobežot savu ikdienu, dēļ tā, ka tev ir bail no trauksmes. Tad notiek kāda panikas laikuma. Panikas laikuma ir kaut kas tāds, kur cilvēki arī izsauc ātro palīdzību, bet kamēr viņi atbrauc pārsvarā, viņas ir beigušās. Un visu, ko viņi raksturo, viņiem tiešām ir tā sajūta, ka mirst. Kad ir sajūta, ka tu mirsti tajā brīdī, ka nav ko elpot, katram viņi būs arī savādāk. Bet viņi pārsvarā beidzās. Nu, tā kā diezgan īsā laika posmā. Viņi vienmēr beigsies, bet vienkārši tādā īsā posmā. Un atbrauc ātrā palīdzība, un tev tā kā viss ir kārtībā. Viss ir beidzies. Bet tad tu domā, nu, ok, tas bija vienreiz, gan jau pāries, bet tas kļūst aizvien biežāk. Jā. Un tādā ziņā, ka tas pāraug, viss pāraug aizvien tālāk un tālāk un tālāk. Tad, lai nebūtu tā, tad ir īstenībā foršāk un pareizāk noķert to ātrāk visu. Ja, ka sāk strādāt speciālistu ātrāk. No kā veidojās šī panikas lēkme, jo situācija no manas dzīves, es biju prom ceļojumā un es staigāju ar draugu grupu un viens no pazīstamiem saskārās tieši ar šo panikas lēkmi. Un mēs nesapratām, ko darīt, izsaucām ātro palīdzību un ātrā palīdzība atbrauca, pieslēdz pie sistēmām, bet saprat, ka tas nav tāds fiziskās veselības problēma, bet ka tas vairāk ir tā, nu, vairāk ne psiholoģiski varbūt es varu pat teikt, bet tā varbūt pat garīgi, es to varu teikt, garīgi, mentāli. Tā bija pirmā reize, kad viņa bija? Domāju, ka nē.
Jo interesanti. Tā pārsvarā, kad ir tā kā uzbudināta tā parasimpātiskā nervu sistēma, ka cilvēks nevar kad cilvēks uzskata kaut kādas lietas par apdraudējumu. Un tad viņa pārsvarā rodās. Tur ir dažādi veidi, kā viņas rodās. Un tas parasti ir tiešām pēkšņi un liekas it kā ne no kā. Bet ja mēs paskatīsimies, kas ir noticis pirms tam, ir jau bijušas zīmes, ka viņa būs. Ir jau bijis iekšējs satraukums. Es nezinu par to, ka ir kaut kur jāceļo. To, ka kaut kas notiek. Nezinu, tagad lidmašīna paceļās, es nevaru izkāpt ārā, esmu bišķiņ klaustrofobisku sajūtu. Labi, es aizlidoju, tagad mēs ejam kaut kur nezināmā vietā, zinot teltu, varbūt tas tiešām ir kaut kādā nekurienē. Un tas cilvēks īsmā tā kā pavalkās līdz uz tiem, kad iet tā grupa un es to varēšu, tad īsmā iekšēji viņš jau jūt tādu tā kā, trauksmi par to, ka varbūt šis nav priekš manis, ja man kaut kas notiek. Man nevienu nevar izsaukt. Zin kā tāds šajā tāda ruminācija notiek. Un tāda pārsvarā vienkārši, ka tā nervu sistēma ir tā kā uzvilkta, ka tas ir tas veids, kā izlādējās ārā. Vienkārši pie brīdi. Tas ir maniem vārdiem, tas nav tagad teorija. Bet, kad izlādējās vienkārši ārā. Ļoti bieži tās ir arī rīktīgi apspiestas emocijas. Ilglaicīgi. Ka nemāk izlaist viņas ārā nekā noriem, līdz beigās vienkārši sprādziens. Tas ir nerunājot par savām emocijām, jo tas ir arī temats, par ko es gribēju jautāt, jo man pašam bija posms, kad man jautā, kā man iet, un es saku, es nezinu, kā es jūtos, es vienkārši nevaru to aprakstīt. Tad runā par sajūtām. Jā. Es to nevarēju sajūtas. Vai tās ir aprakts sajūtas kaut kur, ja es nevaru atrast un nevaru izteikt ārā savas sajūtas? Jā, jo kas ir tā šība? Emocija ir kaut kāda reakcija uz kaut kādu notikumu šeit un tagad. Jā, emocija var ilgt līdz pāris minūtēm pārstāvām, tad paši tā emocija mainās. Bet sajūtas ir kaut kas tāds, kas ir ilglaicīgāk. Piemēram, ka es jūtos noguris, bet jau ilglaicīgi, piemēram, tas ir pāris dienas, ka es tā jūtos. Labi. Tātad tu runā par posmu, kad nemāk nosaukt to, ka piemēram, tu esi noguris, vai ne? Ka tev tā kā nav tāda sazināšanās ar sevi, ka tu pat nezini, kā pateikt, kā es jūtos par to posmu. Principā, tad es pat teiktu, ka tas cilvēks ir, ja teiksim, iet runa par tevi tajā posmā, ka tu esi ļoti atsevišķinājies no sevis. Kad vai tur nav bijis tas mirklis, kad apstāties, tā kā un padomāt, vai atrast to veidu, kā apstāties vispār un padomāt, kā tad es jūtos. Jo tā ir tāda ļoti liela distancēšanās no sevis. Jo tu pats nezini, kā tu jūties šajā brīdī, cik tālu tu esi no sevis. Un tāpēc arī nevar nosaukt. Pirmais, kas ir jāmācās nosaukt. Un tad ir, es nezinu, tiešām tās ir emocija kārtas, emocija jāpils, ka mēs saucam emocijas. Jā. Tad, ja mēs redzam, ka kaut kādas emocijas dominē piemēram pāris dienas, tad jau potenciāli tās ir kaut kādas sajūtas. Nezinu, dominē prieks, laime, tur, nezinu, apbrīna. Tad jau mēs redzam, ka tas cilvēks visticamāk jūtas labi vai kaut kā pozitīvi, optimistiski, priecīgi, ka tā jau ir tā sajūta, kas dominē. Jā, piemēram, tad ir emocijas apakšā, kas ir tiešām tāds noguris, frustrēts, aizkaitināts. Tad mēs varam redzēt, ka ilgtermiņā tas cilvēks jau pāris dienas jūtas, piemēram, mazāk nelaimīgāks vai dusmīgs. Tā sajūta, kad esmu dusmīgs. Vai tas ir saistīts ar izdegšanu kaut kur, jo tas arī ir milzīgs temats izdegšana, jo pirms mūsu sarunas es papētīju tavu Instagram un man ļoti uzrunāja viena publikācija, kurā bija teikts, kā degt, bet neizdegt. Vai tas ir saistīts ar izdegšanu vai ne? Jā. Kad cilvēks nespēja tā kā iečakoties ar sevi, kur es esmu, kas notiek. Jo tur nāk tikai tās reakcijas. Piemēram, izdegšanai reakcija varētu būt, nezinu, priekšniecīgi kaut ko pasaka, vai kad kolēģis kaut ko pasaka, uzreiz tāda pretreakcija, ka visu laiku gribās aizstāvēties, liekas, ka tev uzbrūk. Tad nākamais, kas būs kaut kāds, piemēram, nogurums. Tu kā guli, visi normāli tās naktas, bet tu piecelies un noguris. Tev nav vēlme vairs tur doties, vai uz to darbu, vai uz to ikdienu, ka tu jūties noguris, lai gan īstenībā tu esi atpūties. Tu esi reāli mentāli noguris. Tad vēl, piemēram, tur nāk klāt, tās dusmas, vai dusmas pārsvarā būs dominējošais arī pie izdegšanas. Tu kļūst kā tāds dusmīgs, negatīvs cilvēks. Es nesaku, ka šis būs visiem cilvēkiem, bet vienkārši es vairāk pēc sevis, kas varēja, tā kā man ir bijuši 2 izdegšanas, un kāda es biju, un tu tiešām kļūst par dusmīgu cilvēku. Kad varbūt, ja tu spēji ar sevi tā iečukas, tad sāc saprast vienā brīdī, ka tu ļoti negatīvs.
Kad, jebkurā sarunā tev ko pateikt, kad kaut kas atkal nav nogājis labi. Kad, jā, es tur dabūju paaugstinājumu, bet man tur tas un tas neizdodas. Un kad tu visu laiku liec to komatu. Mūžīgais bet, vai ne? Mūžīgais bet, kad tu kaut ko piedzīvo, un kas atkal nav labi. Vai forši ir cilvēki, kur to pasaka, un tu sāc saprast, ka tu nosties tiešām kļūst par šo cilvēku. Man ļoti fascinē tas, ko tu teici par mentālo nogurumu. Kā to saprast? Ja fiziski es atpūšos, ja es, piemēram, veselu dienu guļu gultā, vai ja es aktīvi atpūšos, bet kā saprast mentālu nogurumu? Jo īstenībā mēs, ja skatāmies standarta darbā, vai ne, mēs, cilvēks daudz sēž. Jā. Pārsvarā tā ir no 8 līdz 5 strādājumi sēž. Vai cilvēks fiziski nogurst sēžot? Kaut kādā procentā jau jā, vai ne, bet īstenībā tas cilvēks neko fiziski nav darījis. Jā. Man liekas, ka cilvēks ir radīts, lai būtu fiziski aktīvs. Lai ietu dabā, lai būtu tā dinamika un tā. Beigās ielikti tajā kabinetā un mēs sēžam. Un ļoti bieži tātad nosēžam visu dienu, ko es redzu arī pēc saviem klientiem. Nosēžam visu dienu, atnākam, mēs turpinam sēdēt. Tas slinkums, iesēžam uz divas slinki. Jā, darīt, vai ne? Nu, īstenībā tas ir rītīgi tāds red flag, jo fiziski tu neesi nogurs. Tu esi nogurs mentāli, piemēram, darot to, ko tu dari. Nezinu, dīlojot ar cilvēkiem, kuriem ir problēmas. Nu, vienalga, vai kas ir tas, ko tu dari ikdienā. Tu esi mentāli no tā nogurs. Bet cilvēks kaut kā maz sasaist to, ka, ja tu esi mentāli nogurs, tu fiziski neesi nogurs. Pamēģini aiziet uz treniņu. Pamēģini iziet aktīvā meditācijā, pārpastaigāt vai pa mežu. Pamēģini iziet tajā kustībā, jo tad, kad būs arī nedaudz nogurs, tas fiziskais ķermenis, bišķiņ atsmēksies arī tas prāts, jo tev būs tas mirklis, kad padomāt, vai arī tieši tajā brīdī nedomāt par visu to, kas tā notiek tajā galvā, un būs arī kvalitatīvāks miegs, jo arī ķermenis būs nogurs. Tad būtībā iet pretrunā ar savām sajūtām, nevis apsēsties, kad es jūtos nogurs, bet iet un darīt. Tu vari pamēģināt. Nav jau obligāti, ka tu katru reizi tā darīsi. Tu vari arī apsēsties un pasēdēt tajā dienā vai kādu vakaru. Tādā prāta apziņā, man liekas, ka tas ir tā pilnīgi pretrunās pilnīgi. Protams, ja tu būsi aktīvi nospēlējis visu dienu futbolu, un tagad es tev pateikšu vakarā, man ka tev jābūt vēl aktīvam, tāpēc, ka tu esi nogurs, tas ka nē, vai ne. Bet ja tu esi nosēdējis visu dienu, un tu jūties noguris, bet tu zini, ka fiziski tu neesi neko darījis, es vienkārši iesaku, es nesaku, ka tas ir jādara, bet es iesaku pamēģināt kaut ko no tās, kā es smējos, aktīvā meditācija, kaut ko, vai iziet tajā dabā laukā, jo tu esi visu dienu bijis telpās, mēs neesam, man vienkārši gribās ticēt, ka mēs neesam radīti tam. Ka mums ir jāiet laukā, mums jāiet ārā, mums ir jāpiedzīvo to, kāda ir laika apstākļi. Nav tā vasara, nekas, un mēs vēl ģērbjam pufaiku, vienalga. Kādēļ tev tā šķiet? Jo mēs esam kaut kā savierojušies ar dabu, tas ir tavs kaut kāds skatījums, vai? Tas ir mans skatījums, jā, ka mēs esam daļa no dabas, kaut kādā mērā, un man liekas, es pati esmu pārliecinājušies, ka tas strādā. Man labāk strādās treniņš, kurš ir laukā, man tieši tagad mums bija jāizvēlēs treniņā nedēļas sākumā, kad smidzināja lietas, un mēs ejam laukā, vai mēs paliekam zālē. Mēs visi pieņēmām to lēmumu iziet laukā. Vienbalsīgi. Jā, gan jau, ka nebija vienkārši. Bet pieņēmām lēmumu treneru, man pirmajai paprasīju uzreiz laukā. Tagad tas nekas, ka līst. Tāpat mēs tur tāpat viss tā būs. Ejam laukā. Mēs izējām laukā, un tā sajūta ir 100 reizes labāka nekā tad, ja tu esi nosvīti telpās. Piekrītu. Laukā ir gaiss, tev ir ko elpot, tu izjūti tos laikapstākļus, tu tik labi sazinājies pats ar sevi. Jā, ir grūti kaut kādos brīžos treniņos, tu pastiec debesīs, un tu redzi to visu, tu redzi kokus, putnus, kāds knauss iekos, tas ar uzreiz to tā, esmu šeit un tagad. Jā, tā ir mana pieredze, tas ir tas, kā es daru. Tas nenozīmē, ka visiem tā jādara. Jā, interesanti. Noteikti es paņemšu un pamēģināšu arī kaut kad, ja esmu mēģinājusi, un tad atkal esmu iekritis atpakaļ tajā, ja atnāk mājās nogurs, tad paliek nogurs. Paliek nogurs, jā. Bet vispār vēl viena interesanta lieta, ko es ieraudzīju tavā Instagram profilā, bija arī tāda publikācija par pēcdzemdību depresiju sievietēm. Es saprotu, ka tu esi māma un tu esi sieva. Es esmu radikāli pretējs tam, bet tomēr interesants temats, jo es nesen redzēju arī ziņu portālā, ka bija sižets par šo. Varbūt tu vari ieskicēt nedaudz vairāk, kas ir šī pēcdzemdību depresija, jo pirms tam es nebiju saskāries, es nebiju apzinājies, tāds jēdziens vispār mūsdienās eksistē. Jā, nē, tas ir smags, tādā ziņā smagnējāks temats. Jo vispār tā ir ļoti sensitīva grupa jaunie vecāki.
Tad, kad piedzimst bērns, mēs saprotam, vismaz es pilnībā apzinājos tajā brīdī, cik viņš ir ievainojams. Un ja es nebūšu mentāli stabila, cik grūti man būs parūpēties par šo cilvēku. Par vēl vienu cilvēku, kurš ir ienācis ģimenē, kurš ir 110% atkarīgs no vecākiem. Tā kā neviens, nekur, ja viņu atstāja vien pašu, viņš neizdzīvo. Pēcdzemdību depresija ir tad, kad sieviete piedzimst bērniņš un principā tur ir jāskatās noteikti arī anamnēzē, kas ir tai sievietei bijis, vai ir bijuši depresijas epizodes pirms tam, vai grūtniecības laikā, un kāds trauksmes un tā. Bet piedzimst bērniņš un īstenībā sievietēm ļoti izmainās hormonālais stāvoklis, un pirmās 2 nedēļas pēc dzemdībām ir ļoti emocionāls. Un tas ir visām sievietēm. Es domāju, ka ir, protams, sievietes, kuras patērās, ka nav. Un varbūt vai viņas tam bijuši kontaktā ar sevi, vai varbūt tiešām viņas ir pārliekuši šim pāri, bet pārsvarā tās 2 nedēļas pēc dzemdībām ir tādas, kad tu vari raudāt no tā, ka viss sāp, un tad pēc 10 minūtēm raudāt no tā, cik tu esi priecīgi par to, ka tev ir piedzimst bērniņš. Tas ir tāds, es domāju, ka vīrietim tajā brīdī foršāt limbo par to, kurā brīdī kas notiek. Bet tas ir normāli. Bet tad, kad tās saucās pēcdzemdību skumjas, un tad, kad tās skumjas nepazūd, tā kā viņas nemazinās, viņas paliek. Un tad jau mēs skatāmies uz to, ka, ja tas ir jau ilgāk par 4 nedēļām, ka potenciāli varētu būt jau kāds pazīmes uz pēcdzemdību depresiju. Un pēcdzemdību depresija ir tieši tā, kā tas arī izklausās. Pēcdzemdību periodā, kas vidēji ir 1 gads pēc dzemdībām, sieviete kļūst ieslīd depresīvā stāvoklī. Un tas var izskatīties ļoti smagi tādā ziņā, kad īstenībā arī, ja tu redzēji ziņu portālos, tad arī ir ļoti bieži mammītes, kuras pazūd, vai mammītes, kuras atrod mirušas ar bērniņiem kopā. Tas var aiziet ļoti, ļoti, ļoti smagi. Es viņu rakstīju maģistrātā par to. Ļoti smagā situācijā, bet ja to noķer pietiekami laicīgi, un tas pārsvarā īstenībā, kāpēc būtu jāveicina tā izpratni, jo īstenībā, kas varētu noķert, ir tas vīrs, jo tas ir tas tuvākais tajā brīdī. Ka tā mamma visu dienu ir mājās ar to bērniņu, un patīk mans termins ar vīru, kad viņš bija pietiekami empātisks, ka viņš redzēja, ka es arī esmu darbā. Tikai mans darbs ir 24/7 par to bērniņu rūpēties, un ka vajag, lai iedod to brīvo brīdi arī tai mammai. Un teica, jau arī nogurst, un šis diena ir darbā. Tā. Bet jā, un tā pēcdzemdību depresija vienkārši ierobežo to mammu, gan fiziski būt klāt, varbūt fiziski viņa ir klātesoša, bet emocionāli viņa nav pietiekami klātesoša. Kā vispār būt jauniem vecākiem? Tas ir arī tas, ko tu pieminēji, bet domāju, ka jauniem vecākiem ir kādi piemēri viņu dzīvēs. Viņu vecāki, viņi ir skatījušies kaut kādu modeli, kā piemēram būt vecākiem, bet tā ir tīri tikai teorija. Un tad, kad viņi saskarās ar to, ka viņi tiešām reāli ir jaunie vecāki, kā tad tas īsti notiek? Vai tu to vari aprakstīt tiem, kas nav vecāki? Vispār, vai tu vari viņiem iedot tādu sapratni par to, noteikti, kam ir jāpievērš uzmanība, kam nav jāpievērš uzmanība, lai viņi būtu vairāk tādi gatavāki tieši tam posmam, jo bieži vien, cik es esmu pats saskāries runājot ar saviem draugiem, kad viņi saka, viņi negribētu tādu pašu ģimenes modeli, kāds ir viņa ģimenes modelis. Bet, manuprāt, ja viņi konkrēti nav nodefinējuši tās lietas, ko viņi vēlās mainīt, tad kaut kā, manuprāt, automātiski tas tāpat aiziet tieši vecajā ģimenes modelī. Iespējams, es tev tagad apbēru ar ļoti daudz jautājumiem. Es ceru, ka tu uztvēri. Es aptēnu uztvēru, ko tu, jā. Ļoti labi. Bet tu tik labi raksturoji, ka ja tu nenodefinē, tad tu principā atgriezies netīšām tajā modelī. Tu vienkārši vienā brīdī saproti, ka tu runā mammas vai sava mamma, vecāka vārdiem. Vai, piemēram, tev triggerē tās pašas situācijas, kas tavā bērnībā, ko tu esi darījis, ko tu neesi varējis darīt. Principā, kā var sagatavoties, man liekas, ir ļoti forši, ja jaunie vecāki, pirms vispār viņi kļūst par vecākiem, pirms viņi vispār plāno bērniņu, jau izrunātu par to, kā tas izskatīsies gan finansiāli, kā tas izskatīsies, kā sadalīs to bērna aprūpi, kas ir šobrīd tas, kas ir abiem tāds grūtākais, kas liekas, kas varētu būt tas grūtākais posms. Protams, varbūt bērns piedzims un tas vispār neliksies grūti un kaut kas pilnīgi cits liksies grūti, bet jābūt sāktā atvērtā komunikācija, jo īstenībā pāris ir komanda. Tā kā tie ir 2 cilvēki, kas strādā komandā. Ja komanda nestrādās, tad principā tas ir individuālais darbs katram ar sevi un vēl pa vidu ir tas bērns.
Tā kā es uztveru to kā komandu, mēs ar vīru, piemēram, esam komanda, un tad es stāstu tiešām arī to, kas, manuprāt, man būs grūtākais, un jo mēs ilgākus gadus esam kopā, viņš arī redz, kas man būs grūtākais, un es redzu, kas viņam. Un kad ir pietiekami atklāstās attiecības, ka var uztvert to otru, nu, tā kā tāpat nav kritika, bet varbūt kaut kādas, jā, tie viņa novērojumi. Tā kā pirmais ir sarunas. Pēc tam, kad piesakās bērniņš, arī tajā brīdī, kāpēc neatstāt varbūt visas tās sarunas tajā brīdī, jo arī grūtniecības periods ir ļoti interesants periods. Nav tā, ka visas sievietes jūtās ekscelenti labi, un tagad šis būs tas laiks, ka mēs tad, gatavosimies tam bērnam. Tur ir diezgan daudz procesu, kuriem iziet cauri, un es, pirmos 5 mēnešus man bija tik slikti, ka es nevarēju padomāt ne par ko, ne par kādām sarunām, neko. Tad, kad kļuva atkal labi, tad atkal jāparunāt par to, kā jau realitātē izskatīsies tā ikdiena, jo bērns ir kaut kas tāds, ko tu nevari atstāt, ne mirkli. Un varbūt tas liekas, ok, es tā kā viņu neatstāšu nekur. Bet tiešām tu viņu neatstās nekur. Tu viņu nevarēs atstāt nekur. Tu būsi 24/7 ar šo bērnu. Ja varētu uzkrāt miegu pirms bērna, tad es ieteiktu arī to darīt. Tad diemžēl to resursu tā kā nevar. Man nav izdomāts. Man nav izdomāts, kā to izdarīt. Tas būs vienkārši. Tad viss tiktu atrisināts. Bet jā, palasīt arī grāmatas, piemēram, kolosāla grāmata, kā pieņemt bērna raudas, lai nenobīstamies no tā, ka bērns raud, jo arī tas ir vajadzīgs, tas ir attīstības, tas ir attīstībai nepieciešams, kā viņš savādāk izrādīs to, kas viņam kaut kas nepatīk. Viņš raudās. Bet ir vecāki, kuriem ļoti grūti var pieņemt. Un tad ir forši, ka ir tāda literatūra, ir pirmās attiecības ar bērnu, kā tētiem veidot jau kontaktu ar bērniņu, kas ir tikai tur tik daudz tādu komponentu. Un otrs milzīgais, ko es teicu, ir resursi. Resursi? Kāds resursi? Pirmkārt, paši sev mēs esam resursi, ko var darīt, ko es, piemēram, izdarīju. Es sataisu ēst, man sasaldēju ēdienu, nezinu, mājās, lai man būtu vienmēr ēdiens. Es pieliku pie darba tuvākās draudzenes, ja man vajadzēja. Tā kā, piemēram, klausieties, varam uztaisīt šodien ēst. Tieši pēc dzemdībām? Jā, tieši pēc dzemdībām. Paprasīt vecākiem, tā kā saviem vecākiem. Klausies, mamma, man ir ļoti netīra dzīves, vai tu vari atnākt mammu, vai tēti iziet ārā pastaigāt ar bērnu ratiņiem. Jo tad nav mamma gilts, jo bērns guļ. Viņš guļ 2-3 stundas. Ja guļ, citreiz tā nav, citi bērni neguļ, bet ja guļ, super. Tā nav mamma gilts, omīte vai kāda auklīte, kas var iet staigāt ar ratiem, un tu var vienkārši eksistēt. Un mācīties arī eksistēt, nevis kārtot mājas un atkal taisīties, bet pamēģināt eksistēt. Katram būs tas savs modelis. Man vīrs ieradās 5 vakarā mājās, un man bija tāds lūdzu. Tā kā bēbīti iedeva. Un tad tava darba maiņa ir beigta. Nē, tur vispār nav beigsim, bet lūdzu, jūs zināja, ka aptuveni 2 stundas bērns negribēs ēst, un man ir laiks tiešām nodrošināt savas pamatvajadzības. Silta duša, silts ēdiens, tā kā. Jā, tas tās mazās 2 stundas ir tik cem, cik mums nokrītās tās pašaprūpas spējas tajā brīdī, bet tas ir ok, un tas ir jāmācās, tas ir jāpieņem. Labi, es gribu pagriezt nedaudz savādāk šo jautājumu. Mēs pārunājām to, kā saprast, kad tu esi gatavs doties tieši nevis attiecībās, bet būt ģimenē un būt gatavs bērniem. Kad noteikti neiet? Mans jautājums ir, kad noteikti neiet? Kad noteikti nedomāt par bērnu. Tā es nevarēšu to pateikt. Nevar to pateikt, nesat to saskārusies. Piemēram, kur atnāk pāris pie tevis un tu redzi, jo viena lieta, ko tu pieminēji, bija par to, ka tu negribētu audzināt bērnu, ja tava mentālā veselība nebūtu savest kārtībā. Tas varbūt ir viens faktors. Zini, kā es domāju, tur ir ļoti daudz faktoru, un kas kuram būs grūti. Tā kā tur ir jāsaprot tas cilvēks dziļāk. Viens, kuris varbūt tāds, kas man pirmais ir iet runa par pāri, ka tas glābs kaut kādā mērā to laulību, vai tas būs tas plāksteris, vai kad tiešām uzstājas kaut kādā manipulatīvā ceļā bērniņu. Tas man vienmēr ļoti saskumdi, man liekas ļoti skumji, jo bērns neko tu nevar izdarīt. Un viņš ir atkarīgs no tiem 2 pieaugušiem, kur savā starpā, piemēram, absolūti nevar vienoties ne par ko. Tas bērns vienkārši tur kaut kur auga pa vidu visiem strīdiem, pa vidu visām nesadalīšanām, un tad ir šķiršanās, un bērns tiek dalīts, un tad tas viss aiziet tādā procesā, jo bērns ir uz mūžu, tā kā abiem. Ja tu to savu partneri reāli ienīsti tajā brīdī, tad, kad piedzimst bērns, tev bērns tik un tā būs ar viņu jādala. Tā kā līdz 18+, un tad tev arī jāsaprot, ja tu neredzi ilgtermiņa attiecības, vai tu esi gatavs vispār, ka tev tas bērns būs jādala 50/50. Tā ir viena lieta, ko es nesaprotu, par ko tu minēji, par to, kā par bērnu dalīšanu, par to, ka cilvēku, ko tu mīli, tu vari sākt ienīst. Jo es nepiekrītu šķiršanai, es domāju, ka laulība ir vienreizēja,
tā nav 4-5 eksemplāru laulība, vai ne, kad tam ir jābūt vienam īpašam momentam. Mans jautājums ir tāds, kāpēc cilvēks šķirās? Protams, emocijas, bet es nezinu, kāds ir tavs uzskats vispār par to, vai laulība ir vienreizais dzīves notikums vai kā. Bet kāpēc cilvēki šķirās? Es, protams, ka pieņem, tiešām tās emocijas, situācijas, bet kā tad to varbūt noturēt tā, lai tas paliktu īpaši? Jo, ja mēs skatāmies atkal, piemēram, pagājušajā gadsimtā, mūsu senči precējās ātrāk, un tādēļ arī mēs šodien varam piedzīvot, ka viņu laulības tiešām ir 50, 60 gadu laulības, nevis 4-reizējas laulības pa 5-6 gadiem, un tad vēl kaut kādas neskaitāmas dēkas, kas nav saistītas ar tādu oficiālu vienošanos, jeb laulību. Zini, kā es pat neesmu nekad tā domājis, vai laulība manā uzskatā ir vienreizēja vai vairāk. Jo tad, kad iet runa par manu laulību, tad man ir 6 gadu laulībā ar vīru, esmu kopā 11 gadus. Ar viņu tiešām man likās viss, tad, kad tas ir vienreizēji, tad zinu, ka es to visvairāk sapratu, tad, kad piedzima bērns. Un es vīram sēdēju un teicu, ne, tu saproti, ka šis ir tā kā legit līdz beigām. Jo es neesmu gatava dalīt savu bērnu. Kaut kādā, kad es teiktu, tas man bija tāds, jo es zināju, mums ir skaistas kāzas un visām mēs izgājām cauri un tiešām, bet tas moments man tiešām bija tajā brīdī, kad es, ka šis ir tā kā uz mūžu, tur Becīka nemaz nedomā savādāk, un viņš mīļāk arī nedomā savādāk, jo es sapratu, ka es neesmu gatava vispār savu bērnu dalīt, jo man būtu jādala, jo viņš ir superīgs tēvs. Es zinu, ka man būtu jādala. Bet tas ir tāds vienkārši komats, ka citreiz ienāk arī kaut kāds tāds pēc kaut kādiem pāris gadiem, atkal ir tas moments, ka šis ir uz mūžu. Bet ja atkal turēties pie tā, piemēram, ka ir apprecējušies, tiešām 19, 20 gadu vecumā. Un kad tu īstumā tu pats vēl tādā pilnbriedā, un tu pats briest kā cilvēks, un jūs augat un sanāks izaugt tomēr citos virzienos, un jūs nevarat kāds atrast ceļu viens pie otra, tad es neteiktu, kad laulības tajā brīdī redzētu kā līdz mūža galam, un tad mēs pat uz dzīvību un nāvi cīnāmies par to. Tur jāizsver, kas ir tās īpašības, kāpēc tu iemīlēji to cilvēku. Kas ir tas, uz ko tu esi gatavs arī piekāpties, jo tur ir kaut kur jābūt kompromisam. Es ticu, ka viena pagala nedeg, un ka tas ir abu to cilvēku kopums, ka tur kaut kas neizdodas. Vienkārši man liekas, ka pēc iespējas ātrāk arī meklēt to atbalstu, kas ir nepieciešams tajā konkrētajā brīdī. Citam tas būs randiņu vienkārši laiks, citam tas būs terapija, citam tas būs kaut kas cits. Bet vienkārši noķert to momentu, lai tas neaiziet tik, ka jūs esat kā 2 svešinieki. Bet tāds ir šis teiciens, kad tu nepazīst cilvēku uz viņu, kas šķirās, un kad ir pilnīgi cita personība. Ka tev liekas, kā es ar šo cilvēku dzīvu, viņš ir pilnīgi savādāks. Tāpēc man īstenībā tāda pietāta ir, tas viss. Es laikam konkrēti neatbildēju, bet manā gadījumā es neteiktu, ka ir jāpieķerās uz dzīvību un nāvi. Tā visām, kad drīz arī mainīt. Kad tā tad drīz būt, varbūt ir kāda cita laulība, kurā tu būs laimīgāks. Tu nenosodi to, jā? Nē. Es vispār nenosodu cilvēku. Nenosodi cilvēku? Es mācos arī nenosodīt. Kas tev patīk? Kas tev kaitina? Cilvēkos? Vispār. Ja mēs arī cilvēkos. Tev tāda profesija, kur jāuzklausa un jāpieņem. Bet vai tev nav bijusi tāda sajūta, ar šito, kāds no šitais. Šoreiz es negribētu. Tātad, ja tas ir darbā, tad viens, ar kuru man ir grūti, klientu, ar kuru man grūti strādāt, ir robežu stāvokļa cilvēki, bet tur ir atkal jāapskata definīcija, kas tas ir, lai mēs te netērētu laiku. Vienkārši es zinu, ka šie ir tie cilvēki, ar kuriem man ir nedaudz grūti strādāt, un kurus potenciāli neesmu nobriedusi strādāt, un tas ir normāli. Ka es zinu, ka tā klientūra nebūtu. Es tev pārtraukšu pie robežu stāvokļa cilvēku. Kas ir robežu stāvokļa cilvēku? Tur jāpalasa tās definīcijas vienkārši tāpat. Bet tur figurē ļoti daudz upuru lomu cilvēkam. Tur figurē ļoti daudz tādas krasas emocionālās svārstības. Tur ir ļoti grūti rast risinājumus šiem cilvēkiem. Viņi tā kā ruminēs laiku uz riņķi vienu un to pašu gadiem ilgi. Un tas, ka nav, jo it kā psiholoģijā nav vajadzīgs rezultāts, bet man ir ļoti grūti, un es pieļauju, ka potenciāli var būt ļoti grūti, ja mēs gadiem strādājam, bet tā kā nekas nevainās. Jo tas viss cilvēku rokās. Tā kā es domāju, ka tas varētu man būt grūti. Vēl kas man ir ļoti grūti, tāds nevelti, kad kaut kādas
Vardarbību cikli, kuros paliek un tur, kur iesaistīti ir mazi bērni. Nu, piemēram, krīžu centri, kur būtu sievietes ar maziem bērniem, kurš cieši vardarbībā, bet kurš tā kā atgriežas pie varmākas visu laiku. Es domāju, ka tas man arī varētu būt grūti tikai dēļ tā, ka tas ir sensitīvi, ka man pašai ir mazs bērns. Es domāju, ka man bērni izaugs, ka es varēšu strādāt ar to grupu. Bet šobrīd man tā triggerē, jo man pašai ir tik mazs bērns. Jā. Un es iedomājos, ka ja viņš būtu tajā ciklā, ka tas bērns ir pilnīgi tas pats, un viņš ir tajā ciklā, kur atkal divi pieaugušie, tātad viens varmāk un viens, kurš laik atgriežas pie viņa šitā, iet uz viņu, un tur tas bērns ir ļoti grūti pieņemt to šobrīd. Bet tas ir šobrīd. Dzīvē, kas man besī? Man liekas, man besī šitie ļoti pesimistiskie cilvēki, ar kuriem ir tās grūtās sarunas. Jo viens ir, ka tev ir kaut kāds periods, un tā kā viss ir kārtībā, un tiešām dzīvē ir, nu, tā kā tie periodi, gada laika, saucam kā nācānas, bet ka tāds ir tāds iestignējis un visu laiku. Tas, ka tu esi drastiski savādāk, tu esi ļoti uz optimismu vērsta, vai ne? Ejam, darām, močam, skrienam, lēkājam, vai ne? Jā, nu jau arī paguļam un tā, jā. Bet jā, jo man liekas, ka dzīve ir pietiekami skaista un tur var atrast tās mazos skaistumus, un viens, ka es ar to varu strādāt ar klientiem, bet manā privātajā dzīvē es ļoti skatos, kas man ir apkārt tie cilvēki. Jo es cenšos es vienkārši pamanīju kādā brīdī, ka es distancējos tur, kur man iznāk tā kā terapija, arī ārpus darba. Tad man tā kā iznāk atkal, kas tāds profesionālais idiotisms, kad iznāk, kad manas tās zināšanas un viss, ka man iet atkal ārā arī ārpus darba. Es nezinu, kā savādāk tu izskaidro, bet, ka iznāk arī privātajā dzīvē strādāja kaut kādā mērā, ka tur ir tik smagnēji tie cilvēki, ilglaicīgi tajos periodos smagajos, kad viņi negrib meklēt tos risinājumus, man ir grūti. Tāpēc man apkārt ir cilvēki, kas ir tiešām dinamiskāk un līdzīgāk man. Tas, ko es dzirdēju par tādu patikšanu sev līdzīgi tādā domā, es tev gribēju pajautāt, kādi ir tavi nākamie plāni, kādi ir tavi mērķi tālāk? Tā kā es teicu, ka no septembra līdz decembra beigām man ir ļoti daudz jāstrādā. Tad man tagadējie plāni ir fiziski iekārtot manu privātu praksi, un tur viss stāv, bet vēl nav nekas pabeigts. Iekārtot pa savam, kur var nolasīt to manu sajūtu, kāda es esmu. Nevēl man bija grūti pat Instagram krāsas nolikt, kurējās es gribu, jo man gribās tik daudz, kad var to arī nedaudz nolasīt, ka es esmu tāda krāsaina un pa lielam es esmu smaidīgs, varbūt arī ļoti melanholiski, bet es esmu pa lielam smaidīgi. Kad ir tā sajūta cilvēkam, ka ienāk, ok, šī ir Anna. Tagad tas ir īstenībā tāds viens no maniem mērķiem. Vēl viens mērķis ir kārtīgi nostrādāt līdz tām decembra beigām, bet nepazaudējot sevi. Dot sevi cilvēkiem, bet vienmēr atcerēties un ieplānot, tā kā es teicu, 3 dienu apmācības, un pēc tam 2 dienas sev. Un paņemt viņas bez tādas apgrūtinājuma sajūtas, ka man kaut kas ir jādara. Bet nē, ka paņemt tās dienas 2 sev. Tas ir īstenībā mans mērķis. Nu jā, kaut kā tā, tie ir tā 2 tuvākie. Super. Tas, ko šodien esi atnākusi uz podkāstu, kurā nosaukums ir Atrāviens, tādēļ arī es tev gribu pajautāt jautājumu, kas bija tavs dzīves atrāviens? Tas, ko es vienmēr saku, saprotu to, kā vēlies. Esmu pieminējis, ka atrāviens pa muti, atrāviens pa sāniem, atrāviens uz augšu. Kas ir bijis tavs dzīves atrāviens? Man ir bijuši ļoti daudzi. Īsumā, kas ir dēļ kuriem es esmu nonākuši šeit. Bet īsumā viens no maniem dzīves atrāvieniem tiešām arī bija jāizbraukt prom. Un es aizbraucu prom no Latvijas Erasmus apmaiņas programmās, tur, kur viss nodrošināts, es aizbraucu ar 100 latiem kontā uz vietu, ko es nezināju, pie 2 cilvēkiem, ko es tā kā zināju, bet es ļoti daudz pati sitos tur cauri. Dabūju tiešām to atrāvienu pa muti arī. Dabūju to, kad iepazinos ar savu vīru tur. Dabūju to, kad cēlos tā kā augšā, kā pilnīgi cits cilvēks un noķēru to savu pašvērtējumu un augu arī tajā nozarē, kurā es biju, ka man deva iespēju bez izglītības augt. Tas man bija tāds ļoti būtiskais moments, jo Latvijā mēs skatāmies, ka vai ir izglītība, un tad ņemam darbā, tad tur mums sāk strādāt, un bez izglītības man redzēja manus talantus. Man pirmo reizi ieraudzīja manus talantus. Un tas man bija ļoti tāds atrāviens dzīvē.
Un noslēgumā, vai tev ir kāds jautājums arī man? Es jau tev tik daudz uzdevu esmu jautājumus, man liekas, pēdējā laikā. Bet tā, ko es varētu uzdot, ko es zinu, kas tev ir arī grūti nedaudz dzīvē. Kā tu atpūties? Un kā tu atjaunojies ikdienā tieši šobrīd? Es gribētu domāt, ka man arī ir tāda aktīva atpūta, ka tas man palīdz. Un noteikti kādu laiku posmu man palīdzēja vienkārši piesaisties pie grāmatas. Bet, ja es tā godīgi saku, šobrīd es nevaru atrast un neesmu atradis tādu veidu, kur es varu kārtīgi atpūsties. Vai es jūtos atpūties? Visdrīzāk, ka nē. Vēl meklēju, esmu tādā jaunā iespējams posmā, kur es meklēju, kā es varu atpūsties, kā es varu menedžēt lietas savādāk, lai es varu justies patiešām atpūties un brīvs. Es tev novēlu tādos. Paldies! Drīzumā. Paldies! Labi, Anna, paldies, ka tu esi, ka tu biji un ka tu būsi un ka tu atnāci un ka tu dalījies ar tik vērtīgu pieredzi. Paldies tev. Paldies, ka tu man uzaicināji.